Sveiki visiem! Kā jums visiem šodien iet? Esmu Kaspars un es uz striķi mierīgi lākāju. Don't mind me, es tikai lākāju. Tad labi, mums visam domājas, Kaspar, kā tu to var izdarīt? Nu, es jums parādīšu, kā to visu var mierīgi uztaisīt. Tad, man tikai man ātri nokāpt un tad jums visu parādīšu. Tā, kā no cūka? Nokāp. Labi, jums vajag sadalu, jebkādu fensu, karetonu stick un potion of invincibility, splash potion, protams, lai varētu uzmest. Te jums vajag spawn pig un vajag arī lead. Un šito var tikai izdarīt uz 15. versijas, tāpēc jums jābūt 15. versijai. Jā, un ir kaut kāds bloks, lai es ātri paņemšu kokus. Tā, un kas jums jāizdara, jums jāiziet uz kādu vietu un jāuztais cik vien garu gribat. Es nemāku taisīt. Jāuztaisa garu. Tā kā, nu, te es vienkārši redzēsiet. Es uztaisīšu un tad mēs tiksimies tur. Labi, uztaisim, liekas, šitais būs pietiekami garš. Te jums jāuzliek ir šeit daži bloki. Cik vien daudz gribat. Nu, vajag daudz, jau nevajag. O, šitā pietiks. Te jums jāpaņem ir oak fence un jāuzliek oak fence šeit. Te jums jāiet lejā. Jāpaņem spawn pig, jāuzliek šitā te. Jāpaņem sadalu, jāuzliek sadalu. Paņem līšu viņu sturieni un uzlido gaisā. Un noliec tur. Ir nolikts. Es tagad cūku un mierīgi gaisā lietot. Jums jāpaņem splash potion of invincibility, jāuzmet cūkai. Un tad jūs varat vienkārši, jūs atradot tādu cūku. Rekur, ir. Tagad jūs varat redzēt. Redzat? Tagad vienkārši lido gaisā. Striķīšu. Tagad jūs arī varat tā kā šitā griezties, ja uzspēžat būstus cūkas. Tā ir tā kā atrakcija, varētu teikt. Jā. Ļoti viegli. Tā jūs varat parādīt saviem draugiem, ja viņi nav zinājuši šo veidu. Tad, ja kādus pazīst mani, es jau zinu šito veidu. Tāpēc, jā, paldies, skatījāties. Laikojiet, komentojiet un subscribojiet, ja jūs esat jauns, un mēs tiksimies nākošajā video klipā. Tā!